Sveiciens, šī ir Mentālās veselības akadēmija, mani sauc Aivars Augustāns, un kopā ar mani, kā vienmēr, ārsts psihiatrs Pēters Zālīts. Sveiks! Un šajā epizodē mēs runāsim par vienatnes tabū, kas ir bailes būt vienam, pretstatā ar vienatnes kā resursu spēkam. Un tuvākās pusstundas laikā mēs centīsimies šo tematu nedaudz iztirzāt. Kāpēc vienatnes sabiedrība ir kļūst par tabū? Tas diezgan novērojams. Jo cilvēki baidās palikt vieni pārsvarā. Un tie cilvēki, kas ir vieni, viņi parasti nedalās par to, kā ir būt vieniem. Un nomirt vienatnē, ka tev nav radi draugi paziņas apkārt, ir biedējoši. Jā, tas ir saprotams, bet kas ir šis te galvenais rādītājs vai fenomens, kāpēc šis ir tabū temats? Tabū vienkārši, tabū. Tāpēc, ka cilvēki baidās. Cilvēki baidās, bailes. Jā, bailes. Ļoti lielas bailes, kad tev nebūs mīļoto cilvēku apkārt, ko tu esi kaut kādā veidā zaudējis. Labi. Kā atšķiras vientulība no vienatnes? Vientulība no vienatnes? Jā. Vientuļš tu vari būt viens, vienatne, tu vari būt ar kādu kopā, bet tomēr jūties viens. Un kur es jūtos pašpietiekams? Vientulībā vai vienatnē? Vienatnē, ne? Ja vientulība tas sāpes. Vienatne tas ir tad, kad tev ir cilvēki līdzās, bet tu jūties viens. Un vientulība ir tad, kad tu paliec viens, ka tev nav neviena vairāk apkārt. Man liekas, ka tas ir divi dažādi sajūtu līmeņi vai fenomeni. Vienatne, kas man līdz šim uzskats, man liekas, ka maldīgs uzskats. Vienatne, kad es esmu viens, apzinos un jūtos pašpietiekams, un vientulība, kad man sāp sirds. Vai tas tomēr ir savādāk interpretējams? Arī tā, kā tu saki. Arī tā, vai ne? Jo, zinu, tiešām cilvēkus, kuri ir, no mana skatu punkta, kādreiz es skatījos, domāju, viņi ir vientuļi, bet viņi ir vieni, bet pašpietiekami. Un ir vientulība, kur ir sāpes, sirds sāpes un pārdzīvojumi. Un, protams, ka tur arī uzreiz ir depresijas pārējais. Un tāpēc šī te svarīgi izdalīt, kas ir pašpietiekams, kur ir veselīgi būt, šita vai sauksim to vienatnību, vientlību. Vienatne ir tad, kad cilvēks ir pašpietiekams un būtībā viņš saprot, ka viņš ir izdarījis kaut ko labu dzīvē, viņš ir piepildījis savu jēgu, par ko pēc mirkļa pastāstīšu arī par jēgu. Jā. Un vientuļš, tas ir tāds mokošs process jau, kad... Tas varbūt jau kurā dzīves posmā, vai ne? Jā, labi, paldies. Vai vienatnē mūsdienās ir luksus vai sods? Es uzskatu, ka luksus, kad cilvēks ir pašapmierināts ar savu dzīvi un viņš ir izdarījis kaut kādu dzīves sasniegumu. Viņš nav atkarīgs no... principā, kaut kādiem tuvākajiem, jā. Bet ir cilvēki, kas tā kā neapzinās to, ko viņi ir izdarījuši, un viņi paliek arī vientuļi. Vienatne ir izvēle, vai... tas ir stāvoklis. Tas ir stāvoklis. Un vientulība, tā ir izvēle, sekas, rīcības. Jā. Un kā man saprast, vai es būtams dzīvodams, teiksim, tehniski, viens ģimenē savā mājoklī, esmu viens vai vientuļš, vai manu draugu esamību, manu draugu klātbūtne, es varu uzskatīt, ka jebkurā gadījumā esmu vientuļš vai viens, kur ir šis te, kā nosvērt vientulību no vienatnes, un kur ir veselīgi domāt, kā arī mani draugi liecina, ka, ir manā uzpratnē neliecina, ka es esmu piepildīts cilvēkam, kā es esmu jebkurā. Kāpēc daudz cilvēki nespēja būt vieni? Kas slēpjas ar šīs te virsmas? Bailes. Bailes, kad nebūs kāds, kas būs blakus. Viens ar draugiem līdz cilvēkiem vai viens? Viens. Viens.
Bet es varu būt viens arī savā dvēselē dzīves redzējumā. Vienkārši mājasēmniecībā viens, un pat ja man ir draugi apkārt, bet uzskati, ka esmu viens, bet neesmu vienkārši. Saproti, cilvēks ir sociāla būtne. Viņam patīk būt ar kādu kopā. Un ja tu paliec pilnībā viens, tad tur prāts izspēlē tādas brīnums ar tevi, kā maz neliekās. Piemēram, cilvēki baidās, kad viņus ieliks pansionātā dzīves nogalē. Viņi tur starp cilvēkiem jutīsies vieni. Tā ir vislielākā baila, kāda var būt, ka tev nebūs saskarsmes ar citiem. Tas nozīmē no bērnu klātbūtnē, vai es neatradīšu savu mūžu partneri, kurš man dzīvos labāk. Tā kā tajā patiesības jokā, kad bērna tēvs aizved veco māti uz pansionātu, un tad sīcis dēls jautā tēvam, kur man tevi aizvest tad, kad tu būsi vecs? Jo, skarbi. Bet ja bērnu. Labi, vienatne, vai bailes no vienatnes vai vientulības vienatnes, vai bailes no vienatnes ir bērnības pieredzes sekas? Strīdīgs jautājums? Tas ir strīdīgs jautājums. Jā, jo bērnībā jau kaut kādu 3 gadu vecumā bērns jau māk spēlēties pats ar sevi, viņam bieži vien nav vajadzīgs kāds cits. Jā. Jo vērtējot, teiksim, viens bērns, vienīgais bērns ģimenē un daudz bērni. Vienīgais bērns var justies piepildīts arī būdams vienatnē ar sevi un ar sabiedrību, bet neuzskatīšanu to par to meritēju. Un es kā no daudz bērnu ģimenes, man ir daudz cilvēku apkārt, bet man ļoti patīk komfortā, ka es varu justies arī viens. Un jo tas nav sekas, vienkārši man cilvēku ir. Tā ir veselības pazīme, ka tev gribās kādreiz pabūt vienam. Un kad ir veselīgi dzīvot gadus, vai pat nodzīvot, 30 gadus, tomēr es izvēlos brīvību viens. Tas nav kaut kāds traumatiskais kaut kāds. Nevērtēsim pēc tā, ja? Labi, tas ir ļoti labi. Kā tas izpaužas klīniski? Trauksmē, depresijā, atkarībās. Vienatne, vientulība, vienatne. Kā tas izpaužas klīniski? Tad par vientulību vai vienatne? Vienatne, jā. Ko tas var mums, kā saka, nodarīt vienatne, jā? Ja tā skatās, ja vienatne ir tāds kā klīniski tas izpaužās? Trauksmē, viņš ir teiksim, es esmu viens, man pastāvīgi moka trauksme, depresija viens, vai es esmu aktīvs lietotājs, kaut kā vienalga kā. Es esmu viens. Man ir līdz cilvēki, bet es esmu viens. Klīniski, vai šis ir viens? Nē, tā nav tā. Depresija, jā. Klīniski skatoties, viens ir radītājs, tā ir depresija, ar visam izvietošām sekām, ko es uzsaucu. Un vairāk nav nekas tāds, jā? Vientuļš, trauksme, nemieri. Klīniski tātad depresija varētu liecināt. Kāpēc? Okay. Nedaudz par vienatni un attiecībām. Vai spēja būt vienam ir priekšnoteikums veselīgām attiecībām? Veselām attiecībām. Jā. Tas ir priekšnoteikums. Jā. Labi. Kā atpazīt, ka cilvēks attiecības izmanto, lai aizbēgtu no vientulības? Jā, labs jautājums. Kad viņš kļūst atkarīgs no otra, un tas otrs līdzatkarīgs no viņa. Kad tās toksiskas attiecības, jo viņas prasa, lai cilvēki būtu visu laiku kopā. Tas nozīmē, ka tas otrs cilvēks, viņš tiek burtiski izmantots, sagrābts. Jā. Ar visam izvērstošām sekām, kas ir viss iespējamais. Ok. Tas ir bēdīgi. Vai pār attiecībās ir svarīgi saglabāt personīgo vienatnes telpu? Jā. Plaši diskutējums temats. Jā, par to, ka jautājums ļoti plaši diskutējums. Man liekas, jo vecāk mēs paliekam, jo vairāk mēs atceramies, ka tā ir. Es kā kuram, bet manā skatījumā, ja tu dzīvo ar kādu, tev jābūt atsevišķai telpai, kā piemēram darba kabinetam, uz kurien tu vari aiziet un pastrādāt bišķi vienatnē, nevis strādāt gultā vai ēdamistabā vai vēl kaut kur. Kā tu skaties uz šo te attiecību modeli,
precējušies vai partnerattiecībās mīlestība līdz kaulam, bet katrs guļ savā guļamistabā. Es to kādreiz nesapratu, man liekas, ka tas ir tā nodevība. Kā tur mīlestība? Tagad es aptuveni, kad saskāros šo tematu, pirms kaut kādu gadu vairāk, es neizteikšu, ko es domāju, tas svarīgi, bet kā tu skaties uz šo te, ka attiecībās tā vienatnes arī ir savu guļamistabā. Nerunāsim par to, ka ir viss tur seks, viss dzīve ir, bet katrs guļ savā. Viņam ir tavā telpa. Kad vajag. Normāli karaļi un karalienes vienmēr gulēja atsevišķi. Katram savs buduārs. Mēs jau varam tikai mācīties no viņiem, jo tas ir ērti, ka bet tas tev ir liela gulta. Cilvēks, labi, sega nav jādala, vai tad nav. Normāli neplēšās dēļ sagas. Un neplēšās kurš krāts. Ne? Starp citu, tas arī samazinās psihiatru un psihoterapeitu apmeklētības statistiku, jo nebūs narcisu mājās, par ko ir sūdzēties. Un tā tālāk, bet skaidrs, attīri tā, tad katram savu guļamistabā arī ir veselīgi. Tā nav vientulība vai asašinātība. Tā ir tad vienatnes tāda pieņemšana. Kā vienatne var kļūt par emocionālu atjaunošanos? Šis ir atkal tāds. Vienatne, tas ir tāds interesants stāvoklis, ka tev ir atbrīvojās telpa domām, meditācijai, ja to var tā nosaukt, kurā tu vari risināt kaut kādus, piemēram, savus darba jautājumus, pievērsties saviem citiem radiniekiem, nevis tikai tam, ar ko tu pavadi ikdienā laiku. Tu vari ar draugiem aiziet kaut kur un risināt lietas un tā tālāk. Bet kā tad, lai es nodaļu, kur man eksistē vienatne, kas ir mana māja, kur esmu 3 stundas diennaktī un pārējā dzīve? Te jau tad kaut kādā veidā vajag to vienatnes to sadalīt. Kā iemācīties būt vienatnē? Nejusies pamestam. Kā iemācīties būt vienatnē ar sevi? Jā, pirmais jautājums ir, kāpēc nevar būt vienatne? Ir cilvēki, kur nevar, viņiem ir tā, tad vai nu viņiem ir partnerattiecības, ģimene, draugi, darbs, sociālā dzīve, bet nav šis te viens. Redz, tu nosauc diezgan daudz tādas lietas, kas uztrauc, man liekas, 90% no Latvijas sabiedrības. Jo es varu būt viens, vai... Jā, un tu nosauc iemeslus, kas būtu jārisina. Skaidrs. Izdegšana... Terapija. Jā. Terapija un mācīties būt vienam veselīgi. Jā, labi. Kā iemācīties, kādas psihoterapijas metodas palīdz attīstīt šo spēju? Būt vienam. Piemēram, ceļojums uz Taizemi vienam pašam ar grupu citu līdzīgu vai tieši pretēji atšķirīgi domājošu cilvēku. Tas var palīdzēt. Vai uz Dienvidu Āfriku. Vai uz Antarktīdu. Labs ieteikums, bet cilvēks ir pieradis būt kaut kur tikai ne ar sevi. Viņam vajag sevi izaicināt. Tas ir labs ieteikums, bet dārgs. Labāk ir, nezinu. Zini, psihoterapija, man liekas, arī ir pietiekoši dārgs pasākums. Tur ir vairāk izvirs palikt dzīvām. Jā, bet ja cilvēkam ir viegli traucējumi, tad jau viņš var iztikt arī ar ceļojumu no impro. Uz Taizemi? Bez reklāmas, Pohoj. nav sponsori. Jā. Ja es dodos ceļojumā uz Indiju un tā vietlietu terapijā, Indijā es izmāku, es esmu pieredzis būt starpā un runāt un būt tas tajā vienmēr mani nostīs, tāpēc, ka es esmu par daudz, nevis tāpēc, ka esmu viens vai atšķiros no citiem. Terapeitam es maksāju, viņš ir spiests man palīdzēt attīstīt šo te spēju būt vienam nost no visa. Aiziet pie mūkiem Indijā. Arī tikpat labi būs. Bet ja ir pieredze, kā lai... Tas ilgs darbs, īsumā. Regulāri katru gadu aizbrauc uz Indiju un pie budistiem pavada laiku. Viņi tev ieliks kādā kambarī un tu varēsi meditēt. Tā tu lasi ziņā. Kā tā sabiedrība un tehnoloģijas, runājot par vienatni, vai digitālā vide ir mazinājusi vientulību vai padarījusi to dziļāku? Vienatni, vientulību. Zini, kā ir, man liekas, tas ir tikai satuvinājis cilvēkus, it sevišķi, ka visi ir rokas stiepienā uz galdiņa. Digitālā vide ir satuvinājusi, tavuprāt? Es domāju, ka jā. Okay. Varbūt ne mūsu paudzi gluži, bet jaunieši, viņi
Viņi aktīvi komunicē caur digitālo vidi, spēles, sociālos tīkli. Teksti, balziņas, bet ne tuvība nekāda. Bet tas Bet tad, kad viņi izlēma satikties, viņi satiekās. Tur kā iznāks pašpietiekams ārā. Okay. Sapratu. Ne visiem viegli par to, bet labi. Kā sociāla tīkli ietekmē cilvēka spēju būt ar sevi? Sociāla tīkli. Spēja būt ar sevi. Kā tas ietekmē man? Ja man ir jauda un būtums ciens vai jebkādos apstākļos, sociāla tīkli man nemainīs. Manu vēlmu pievērsties kaut kādam sev vienam, bet viņi man ievēl dziļāk, piemēram. Vai kā sociāla tīkli? Sociālajie tīkli, tas ir par ātru dopamīnu, kā mēs te vienā epizodē runājām. Un būtībā, tev dopamīns uzkāp, tu jūties labi, tu atslēdzies, diezgan saraustīts sanāk. Tad spēja būt ar sevi, tas ietekmē pozitīvi, teiksim tā, īsāk sakot, vienkārši sakot, pozitīvi, tas principā. Ja mēs to dopamīnu gribam. Ja veselu egoismu mēs uzskatām par veselīgu, tad... Vai mūsdienu pastāvīgā šī savienošanās, savienotība, ja tam es tā nosaukt, ir bailes, un patiesībā ir bailes un iekšējā klusumā? Jā. Tad man vajag vienkārši vienmēr būt, ne tikai ar sevi, bet kaut kur, un vienalga kur ar ko, ar trošņiem bez. Vai mūsdienu pastāvīgā vēlme būt vienotiem, savienotiem, ir saistītiem, ir bailes no būšanas ar sevi, patiesībā. Es domāju, tas vairāk saistīts ar to, ka mēs katrs esam sociāla būtne, mums ir svarīgs tusiņš, saskarsme ar otru cilvēku, un digitālās vispār tehnoloģijas viņas dod iespēju, jebkurā pasaules malā būt kopā ar citiem cilvēkiem un padalīties ar viņiem digitālā vidē, ar kādu atsevišķu, visiem kopā ar savu sāpi, nelaimēm, laimēm, pasūtīt sev personisko psihoterapeitu, psihologu un tā tālāk. Tas būtībā ir rūpes pašam par sevi. Šeit neslēpjas bailes būt, bailes no iekšējā klusuma. Šeit tu nesaskati. Cilvēks jebkurā momentā var atslēgties un iet gulēt. Pazust. Nav radis. Tur tāds jautājums ir, vai tas kaut kur nav bailes arī? Jo nevar, jo vienmēr jābūt ir, kā pastāvīgā vienkārši konekšanā ar pasauli citiem, visu dienu. Tikai ne. Tas ir kā kuram. Tas ir kā kuram, tas ir tas strīdīgvērtējums. Jā. Indalpieja, veselīgi un neveselīgi lieta. Jā, okay. Nedaudz par garīgumu un eksistenciālo perspektīvu, par garīgās un eksistenciālās perspektīvas skatoties. Kā garīgums palīdz pieņemt vienatni kā daļu no cilvēka pieredzes? Garīgums? Jā, garīgums, jā. Kā garīgums palīdz pieņemt vienatni kā daļu no cilvēka pieredzes? Tas neieved tādā vienā mirklī mēs runājām par dzīvību, nāvi un reliģiju. Jā, bet būtībā, ja mēs skatāmies par reliģiskām organizācijām, tad tās ir komūnas, kurās tu vari dalīties ar savu sāpi, prieku, bēdām, tā kā minējāt iepriekš. Jā. Un tāpat laikā komūna respektē to, ka tu kādreiz gribi būt arī viens. Tev ir iespēja būt kopā un tāpat laikā vienam. Vai šī te vienatne, vientulība, šķērsvītra, kā mēs to katrs uztveram, bet tā bija vārda principā īderastam, ir ceļš uz dziļāku kontaktu ar sevi. Jā. Bet veselīgos apstākļos. Veselīgos apstākļos. Kā mēs varētu apzināties, ka saprast, ka šis ir tas ceļš, šis tas veselīgais ceļš, izņemot terapeitu. Nekā, jā, bet tāda terapeits. Vai veselīga dzīves var uztver, es nezinu, kā to... Ja cilvēkam ir veselīga iekšējā refleksija, visticamāk, viņam ir kaut kāds speciāls nebūs vajadzīgs. Kaut gan tas, man liekas, diezgan reti šīs pasaules apstākļos, kad mēs visi pārstrādājamies un nav laika pašiem uz sevi. Jā, tad, principā, tad vēl noslēgumā jautājumu par vienatne un vientulība no mana skatu punkta var izskatīties
līdzvērtīgs, teiksim, Viņi ir termins. ļoti līdzīgi, Un jā. tā, no cita perspektīva, skatu punkta, tas ir divas dažādas lietas vai viena un tā pat lieta. Vientulība, vienatne. Līdzīgas, bet nav viens un tas pats. Līdzīgas un nav viens un tas pats. Bet es varu uztvert sevi, ka es esmu viens vai ka esmu vientuļš, bet veselīgā ziņā. Jo šis divi vārdi, vienatne, par ko vispār runājam, un vientulība, mēs viņu varam uztvert dažādi katrs. Tāpēc pārjautāt tev, es, kurš jūtas pašpietiekams, būtams viens, vientuļš, cita acīs var izskatīties viens, cits cilvēks, vientuļš versus cits cilvēks. Vai ne? Var, jo, kā mēs sākumā runājam to, ka vienatne pašpietiekams, vientulība var būt sāpes. Tur arī nebūtu sāpes tomēr. Vai ne? Labi, un tad... Vai kādā brīdī vienatne pārvēršas par iekšējo mieru, nevis trauksmi? Dzīves nogalē noteikti. Dzīves ja nogalē tikai, bet dzīvi būdams nodzīvojis. veselīgu dzīvi? Jā, un tev ir kam piezvanīt, varbūt arī tad, kad tu pats sev apnīc. Bet ja es negrinu zvanīt un jūtos pašpietiekams. Tad viss kārtībā. Kas ir tas brīdis, kurš ir tas brīdis, kad man jāsaprot, kas ir pārvērties? Tā ir veselīga tāda miers, nevis fiziski jūtot trauksmi, ja es fiziski jūtīšu trauksmi. Es pat varu nesaprast, ka tas ir tas triggeris tam. Kurš ir tas brīdis, kad ir jāsaprot? Tad, kad tev ir trauksme, depresija, nemieri, kad tu traucē pats sev. Kad ir šis te brīdis tas? Kad es saprotu, iekšējais miers, un tas ir veselīgais, nevis kāds no šais, nevis trauksme, kas ir ne tikai trauksme, kā mēs to saprotam pēc teorijas un izjūtām, bet kā kaut kāds mazais kasīglis, ka kaut kas tomēr arī nav īsti bijis tur, vai pareizi, jo trauksme balsts no nākotnes. Ja es jūtos vientuļš, man vienalga. Vai ne? Bet Nebaidies, ja tu esi viens. Baidies, ja tu esi divi. Tad mēs atgriežamies pie mums temata par šizofrēniju. To mēs izstrāsim citreiz. Bet baidies, kas divi, jā. Te laikam ir tā vientulība klāt. Skatos es spogulī, es skatos pa logu, arī tas atspulgā un biedējoši. Un tas var būt gan jaunietim, gan pusmūžā, gan cišmā vecumā. Laikam paši noslēgt. Bet tad, kad tu esi viens, tu jau vari pārdomāt ne tikai dzīves jēgu, bet tu vari pārdomāt arī kaut kādu, piemēram, savu biznesu, savas draudzības. Tu vari iedziļināties tajā, kas tev dod baudu, prieku. Tur ir tu tas vari veselīgais gleznot, tu vari spēlēt, tu vari dziedāt dušā plikiņš. Tu vari darīt visu, ko tu nevarētu atļauties tāpat laikā ar kaut kādiem ciemiņiem vai kaut kādu savu otro pusīti, kas nesapratīs tavas fīčas, kā saka. Tāpēc jau tie laulātie guļ dažādās guļamistabās bez maz, vai tāpēc, ka var paskatīties kādu filmu, kas otram riebjās, var paklausīties mūziku, ko otrs nesapratīs, bet jūs tik un tā mīlat viens otru, bet spējat kā jau pieaugušai pavadīt laiku arī vienatnē. Principā teorijā, un es domāju, varbūt piekritīs vai nē, ir saka, ka kad cilvēks spēj būt viens, viņš beidzot arī nav viens. Viņš atstot iekšēju drošību, ko vairs nav jābēg, nav jāpierāda un jau nav jāizpilda tukšums. Tie ir tā galvenā doma laikam, vai ne? Jā. Pašpietiekams. Ar šo mēs arī vēl šo epizodu noslēgt. Paldies, Pēteri. Es ceru, ka jums bija noderīgi. Man ļoti. Paldies par pacietību un paldies jums par pacietību, izturību. Un droši uzdodiet savus jautājumus komentāros. Atbildēsim citā epizodē un dalieties savā pieredzē par šo tēmatu un ņemiet par labu, ja tas kaut kā varēja jums noderēt.